kā pēc senas tradīcijas, katru vasaru cūkmenis dodas izbraukumā pa Latviju, inspekcijas braucienos, mācīt cilvēkus cīnīties ar atkritumiem. Pagājušajā gadā es mācīju visai valstī, kā jāšķir atkritumi. Es ceru, ka viņi būs iemācījušies. Es šodien ļoti labi gulēju mežā, pamostos, izēju ceļmalā šausmas. Viss piemēslots. Lielā talka atnāca, viss savāca, pēc kaut kāda laika atkal viss ir mežmalās izmētāts. Ceļmalās, mežmalās, visur, kur ar to jācīnās. Un jācīnās tā, ka cilvēks nesaprot. Viņam saka, lūdzu, nedara tā, nemet mežā, tā ir slikti, nesaprot. Ir jāliek sodi. Likums mums ir, policija mums ir, sots ir no 50 līdz 500 latiem, lūdzu. Un šovasar es pa pilsētām braukšu, visur to stāstīšu, mācīšu. Pie katras pilsētas robežas būs zīme tāda uzlikta, brīdinājuma zīme. Un cilvēki ir brīdināti. Nepildīs likumu, būs sots. Es braukšu pa priekšu, policijai aiz muguras, ķersim un sodīsim. Jau vairākus gadus Latvijas Valsts meža un cūkmenis cīnās par tīrākiem mežiem pret atkritumiem mežā. Bet šis ir tas gads, kad mēs esam sapratuši, ka varbūt pietiek runāt, pietiek nodarboties tikai ar pozitīvu audzināšanu, ka ir jāmēģina sākt sodīt. Tie cilvēki, kas visu šo gadu laikā nav sapratuši, ka kaut ko izmest pa mašīnas logu vai atvest savus atkritumus no mājas un izgāzt ceļa malā ir noziegums. Un tāpēc sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem, ar CSDD, ceļu policija ir tapuši šī akcija, kad tiks izlikts vēlreiz brīdinošas ceļazīmes, kopā 28 dažādās vietās Latvijā, un aktīvāk uzsākts pats sodīšanas process. Sagaidāmais sots ir no 50 līdz pat 500 latiem, kā Zivtiņkungs teica, ārkārtējos gadījumos līdz pat automašīnas konfiskācijai, tā ka tas ir pietiekami nopietni. Un mēs ļoti ceram to, ka gan policija aktīvāk sekos, gan arī paši iedzīvotāji sekos, novēros, varbūt nofotografēs vai nofilmēs kādā situācijā šādus cūkotājus, šādus noziedzniekus un tālāk iesūtīs šos materiālus tā, lai varētu jau veikt izmeklēšanu un cerams arī piemērot sodu.